Esiet sveicināti jaunākajā raidījumā 3/4. Mani sauc Toms, un šodien raidījumā labas ziņas cilvēkiem, kuri meklē darbu. Būs arī iespēja pieteikties kādam tenisa pasākumam, būs sižets par suņiem asistentiem, un stāstīsim arī par jaunākajām tehnoloģijām, kas palīdz lasīt bildes. Un, protams, beigās būs arī stāsts, un stāsts šoreiz būs arī par suņiem. Tātad, kā jau minēju, labas ziņas tiem, kuri meklē darbu. Sākot no aprīļa mēneša, Apērons organizē atbalsta grupas cilvēkiem, kuri meklē darbu. Sākot no aprīļa mēneša līdz pat gada beigām, Apērons organizē atbalsta grupas un apmācības cilvēkiem, kuri meklē darbu. Tikšanās tiks organizētas 2 reizes mēnesī gan latviešu valodā, gan krievu valodā runājošajiem interesantiem. Tiks organizēts iesācēju līmeņa datorapmācības, būs iespēja tikties ar darba devējiem un cilvēkiem, kuri veiksmīgi jau ir atraduši darbu. Šo grupu galvenais mērķis ir pārliecināt un iedrošināt cilvēkus, ka viņu spēkos ir atrast darbu. Interesē iemēģināt roku ratiņtenisā? Te būs iespēja. Apvienība Apērons sadarbībā ar Tena 15. aprīlī 10:00 aicina atnākt uz Enrī tenisa kortiem Vaidavas ielā 4A, kur būs gan iespēja uzspēlēt tenisu, gan arī būs ratiņtenisa paraugu demonstrējumi, jo galu galā šis ir olimpiskais sporta veids. Un pārtraukumos būs vēl zinātnes centra Zili brīnumi zinātnes paraugu demonstrējumi. Starp citu, šis pasākums ir paredzēts gan lieliem, gan maziem tenisa mīļotājiem, un pieteikties var šeit. Sākums 10:00 un, protams, ņemiet līdzi apģērbu, kas paredzēts sportiskām aktivitātēm. Gan es, gan arī daudz no jums noteikti ikdienā lietojat sociālos tīklus un atspoguļojot tur savus notikumus, izmanto tieši bildes. Taču ko darīt, ja kādam no mums draugos ir cilvēks ar redzes traucējumiem, viņš tās bildes vienkārši nevar apskatīt? Mets Kings ir programmētājs, kurš ir akls kopš vidusskolas laikiem un pats saskars ar šo problēmu, ka viņa Facebook draugi dalās ar bildēm, taču viņš tās nevar redzēt. Tāpēc sadarbībā ar Facebook viņš strādā pie attēlu lasāmās programmas. Un pats atzīst, ka vēl esot liels darbs priekšā, jo tas, kas šobrīd ir izdarīts, ir tikai pirmie soļi. Taču neskatoties uz to, progress ir redzams. Viņa izstrādātā programma spēja nolasīt to, kas redzams attēlā un atskaņot audio formātā. Piemēram, šajā bildē ir redzams viens cilvēks smaidošs. Kā jau minēju, tad šī programma ir vēl izstrādes procesā un nav pieejama, taču Mets ir optimistisks un saka, ka mašīnas paliekot arvien gudrākas un nekas nav neiespējams. Esam taču uz ielas redzējuši suņus pavadoņus. Tas vairāk saistās ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, taču izrādās, ir arī vairāk apmācību veidi šiem suņiem, un viens no veidiem ir apmācīt šo suni būt par asistentu, par kompanionu. Tātad, suns asistents, kas tas tāds ir? Viņam var palīdzēt, sākt pārveidoties vairāk ar parastajiem ratiem, un tā kā būt aktīvākai fiziskā ziņā. Jo viņa var palīdzēt vilkt. Jā, stumt, nē, bet vilkt. Tad gaismu izslēgt, kurpes novilkt, jaku novilkt. Mēs jau mēģinājām durvis aiztaisīt, attaisīt. Pirmkārt, tas ir kompanions un biedrs, ar kuru var parunāties, komunicēt, nav vairs tik vientuļi. Tas ir arī vienlaicīgi tāds sabiedrībā tilts uz sabiedrību, jo daudz cilvēki, ieraugot cilvēku ratiņkrēslā vai vienalga cilvēku kādiem citiem kustību traucējumiem vai arī neredzīgi cilvēkiem vienkārši baidās. Kā tur parunāt ar viņu vai uzrunāt, bet suns ir tas, kas uzreiz piesaista un cilvēki atplauks, vismaz viņi sāk sarunu. Baiba stāsta, ka suns asistents Latvijā ir pirmais, tāpēc viņi ir gatavi arī sastapties ar dažādiem jautājumiem. Piemēram, kāpēc suns nāk iekšā mācību iestādē un citās vietās, kur parasti suņus neielaiž. Bet Zaiga gan atzīst, ka ar šādām problēmām, ka kādu kaut kur neielaiž, nevajadzētu būt. Es domāju, tad jau sen tas laiks ir beidzies, kad kāds tur tā ļoti cītu ārā no kaut kurienes, jo es arī suņus mācu pilsētā. Un agrāk, jā, varbūt bija biežāk, kad kaut kādās nomalēs, kur nezināja, tad
mēģi skrēja apsardze klāt tur kaut ko tādu, bet tagad, praktiski es nevaru atcerēties tādu gadījumu. Labi, suns asistents, viņš būs vienmēr klāt un vienmēr palīdzēs, taču sunim arī ir savas vajadzības, kuras viņš sagaida no sava saimnieka. Jā, protams, suns prasa diezgan daudz, prasa, lai viņu aprūpē, lai viņu labi barotu, lai būtu pietiekami pastaigas, kaut kāda arī, teiksim, šiem cilvēkiem bieži vien ir ierobežota spējas, teiksim, tā brīvi palaist suni, tad ir jābūt varbūt kādiem brīvprātīgiem vai radiniekiem, kas varētu tur vismaz brīvdienās palīdzēt kaut kur uz mežu vai uz pļauju izskrieties, lai tas suns bišķiņ, teiksim, tā brīvāk var padzīvot, lai nav viņam visu laiku jāstrādā. Bet galvenais, protams, ir mīlēt un saprast to suni, sajust, jo gan suns dod, gan arī ja suns dod no sevis diezgan daudz, mums arī jādod ir pretī. Zaiga saka, ka ne visiem suņi asistenti un suņi pavadoņi ir piemēroti. Tiek skatīts, vai cilvēkam ir atbilstoši dzīves apstākļi sunim, vai cilvēks neaizraujas ar atkarībām. Tas man šķiet ir tikai un vienīgi pareizi, jo galu galā tas ir suns un viņam ir jājūtas labi. Zaiga stāsta arī, ka suņu apmācība ir ilgs un nopietnas process, taču tajā gadās arī pa kādam kuriozam. Bija man sunītis viens jauktenis. 3 mēneši mācījāmies, viņam bija problēmas ar trokšņiem, un es mēģināju, man vajadzēja viņu pieradināt pēc iespējas vairāk. Un stacijā tunelī, kur tramvai iet pāri, tur tā ļoti tāds šausmīgas skaņas ir. Un sēdēju tur kafēnīcā, lai suns, bet vienkārši, lai viņš ilgāk tur atrodās un dzird to visu. Un tā kafēnīcā tur, diemžēl, tur tāda nelaipna. Viņi man izdzina ārā ar to suni, teica, tu viņu sauksim policiju, un tā negribējās man tur strīdēties, nebija laika. Domāju, labi, es stāvēšu tur vienkārši tunelī. Un nepagāja tur pāris minūtes, man sākas skrien cilvēki klāt, dod naudu. Es saku, nevajag man dodiet tur ģitāristam, kas blakus spēlē. Burtiski pāris minūšu laikā. Tādi bija kuriozi gadījumi. Un tagad turpinām arī ar stāstu par suņiem, kuri palīdz cilvēkiem. Iepazīstieties Ingūna, Zumzums un Dūda. Skatieties stāstu, savukārt es Toms no jums atvados. Atgādināšu, ka skatieties raidījumu 3/4 katru ceturtdienu 18:15 kanālā RTV, protams, apērons.lv mājaslapā un mūsu Facebook 3/4 lapā. Uz tikšanos! To jautājumu, kāpēc suņi, kāpēc es to daru, tā ir iespēja nepazaudēt bērnu sevī. Mēs viņu tā slēpjam, šeit tu drīksti. Tev darbs liek būt bērnam, un tu viņu nepazaudē. Viņi dzīvo tagadnējā, mēs to nemākam. Vai mēs visu laiku mokamies par pagātni, vai arī visu laiku būvējam nākotni un nedzīvojam tagadnē. Tas no suņiem būtu jāmācās. Un es domāju, ka kanisterapija tas arī ir viens no veidiem, kā būt te un tagad, šeit, šobrīd. Mani sauc Ingūna Tihomīrova, un es esmu kanisterapijas asistents, kinologs, apmācību treneris. Manā mājaslapā ir tā, ka es piedzimu ar ņufu sirdī. Man tā ir rakstīts. Tāpēc, ka man šī šķirne patikusi no paša sākuma, cik es sev atceros. Un pirmo reizi dzīvē ņufo es redzēju Ļeņingradā. Tad viņa vēl bija Ļeņingrada. Es 8. klasē biju ekskursijā un dzelzceļa stacijā sēdēja 2 milzīgi ņufi manā augumā. Un viņi bija nokārta medaļām. Tas bija Brežņeva laiks, arī suņiem bija ļoti daudz medaļu. Un es sapratu, ka man arī kaut kad būs tāds suns. Zinot, cik viņiem ir brīnišķīgs raksturs, cik viņi ir maigi, mīļi pret cilvēkiem, cik viņi ir gudri, tad pirmais solis bija glābšana uz ūdens. Tā ir vēl viena lieta, ko es daru. Es apmācu suņus un cilvēku glābšanu uz ūdens. Tā ir vēl viena tāda mana sirds lieta. Un pēc tam nākošā ir kanisterapija. Un ir tā, ka ir uzreiz stāsts par to, ka suns nezin, ka viņam ir kājas. Un ka patiesībā mums ir jāmāca izmantot sunim citas ķermeņa daļas. Pakustina astīti.
Man patīk darboties vairāk ar autismu spektru, patīk Dauna sindroma cilvēki. Bet kanisterapiju izmanto arī citur. Es zinu, ka mums ir kolēģi, kas iet uz pansionātiem. Ārzemēs ir vesels grupas, kas iet uz slimnīcām un strādā ar slimnīcā guļošajiem, kas ilgi tur atrodas. Ir kanisterapeiti, kas strādā ar ieslodzījumu vietu, ar tiem klientiem, teiksim tā. Tā kā tā amplitūda ir liela, bet Latvijā visvairāk izmanto kanisterapiju bērniem ar īpašām vajadzībām. Nevilšus viņš izsauc pozitīvas emocijas. Arī tiem, kuriem ir bail no suņiem, viņi ātri pārvar bailes un iesaistās komunikācijā ar suni. Un bērniem mēs varam iemācīt pamatiemaņas, mēs varam labot logopēdiskās problēmas, mēs varam emocionāli uzlabot viņu stāvokli. Ļoti labi kanisterapija dara krīzes centrā, it sevišķi vardarbībā cietušiem, jo tā ir saikne starp pieaugušo un bērnu, tas ir posms. Ja sunim uzticās bērns, viņš iegūst pozitīvas emocijas, viņš atverās, tad ir vieglāk piekļūt psihologam, sociālajiem darbiniekam un strādāt tālāk ar to bērnu. Jo tā trauma bieži vien ir tik liela, ka viņš vairs neuzticās pieaugušajiem. Tad suns ir tās saikne vai starpposms. Pieņemsim tiem bērniem, kuriem ir fobija. Ja? Mēs pakāpeniski pieredinam pie suņa klātbūtnes. Pieņemsim, man ir ļoti jaukas pelītes. Un pelītes dzīvo aliņās. Un tad mēs noslēpsim vienu pelīti. Un tad es saku, nav nevienas pelītes. Tad zum pieceļās, un tad visas izkrīt kāds 10 no viņas ārā, jo tur vairākas paus ir. Dūdai atkal patīk ar maziem bērniem strādāt. Un tad bieži vien mēs liekam bērnus gulēt šeit, blakus dūdai, vai galvu liekam uz dūdes, tā, kad var dzirdēt suņa sirdi. Un pēc nodarbības ir iespēja pagulēt un paklausīties, kā suns elpo un kā daudzās viņa sirds. Patiesībā bieži vien lielāka problēma ne jau bērnos, jo tas, ka viņš ir īpašs, viņam jau tas nešķiet kaut kas nenormāls. Viņš ir vienkārši esošs, bet lielākā problēma ir vecākiem. Tā šī psiholoģiskā trauma, kad viņam ir savādāks bērns. Patiesībā tā kanisterapija būtu vairāk tā kā vecākiem arī domāta. Viņš arī emocionāli tā kā atspringst, viņš redz, ka bērnam izdodas. Bieži vien izdodas lietas, kas viņam likās, ka viņš nekad neizdarīs, jo bērniem ar īpašām vajadzībām uzliek tādu rāmi, klišeju. Viņš nekad to nedarīs, viņš nerunās, viņš to nepaņems rokā, bet patiesībā tā nav, neviens viņam nav devis iespēju to izmēģināt. Un kanisterapija ir tāda, brīnumaina pasaule, kur nezinot, ko viņš var vai nevar, es viņam piedāvāju visu. Un darbošanās ar suni rada prieku, un viņš mēģina. Un bieži vien viņam sanāk lietas, kas agrāk nesanāca. Man kanisterapija kāpēc patīk? Tāpēc, kāda nodarbība procesā es vienmēr redzu brīnumu. Un patiesībā citi tikai Ziemassvētkos viņi redz, bet man ir katru dienu, tā kā es ar suņiem strādāju, tad katru reizi mums ir maziņš brīnums, un vecāki bieži saka, bet viņš mājās nekad tā neuzvedās, viņš to neprot. Es saku, viņš prot, tikai jūs to nezinājāt, ka viņš to māk. Un tāpēc es esmu pateicīga saviem suņiem, jo caur viņiem es esmu iegūst ļoti daudz gandarījumu taisnī, šo brīnumu redzēšanā. Viņas klātbūtne mazāk jūtama, jo mēs esam visu laiku kaut kur virtuālā pasaulē. Un viņi glābj mūs būt te un tagad šeit. Paskaties uz to mordu. Kas var būt skaistāks? Pareizi.